Kādam teātra RR režisoram reiz nācās sev izdomāt pseidonīmu, jo viņa īstais vārds Raimons visai Latvijai asociējās tikai ar Raimondu Paulu. Un kā nu ne, tā ir vesela ēra Latvijas mūzikā. Ja Raimons bija uzcītīgs pianists, kura meistarība un muzikālā izglītība ar gadiem tikai auga, tad Pauls ķērās klāt jaunradei. Aptuveni 3000 kompozīciju, no kurām lielākā daļa ir dziesmas. Teātrim, kino un, protams, solistiem, kuru atrašanā maestro ir īpašs talants. Rudacīte, Cieleviņa, Genoveva, Muļķa sirds. 3 lietas. Ar mani atkal runā kājas. Vēla kalpu dziesma. Kapteinis Reinis un Anniņa Banniņā. Dažādas ir pašas dziesmas un vēl atšķirīgākas ir klausītāju asociācijas ar katru no tām, bet visas tās vieno neatkārtojams tikai maestro Raimondam Paulam raksturīgais rokraksts.